dziedāsim varbūt noslēgumā. Tad bez jautājuma dziedāsim. Tad labi. Es domāju jautājumu, jo te būtu, es zinot mūs, mēs sāksim diskutēt vēl 2 stundas par to, ko dziedāt, ja. Nosauciet lūdzu katrs, kuru kultūras iestādi pēdējās 3 reizes esat apmeklējuši pērkot biļetes. Nacionālā opera, Nacionālais teātris un filharmonija. Nacionālais mākslas muzejs. Un tās operas teātri, ko jūs apmeklējat, kur jūs regulāri redzat pirmizrādēs? Kā jūs pat saprotiet, man es 5 reizes nedēļā dodos uz dažādām vakaros, dažādiem iestādēm, viņi sūta šos ielūgumus. Loģiski, ka es to izmantoju vienkārši pat pie tā, ka kādam varbūt liktos, ka ministra alga ir ārkārtīgi liela. Nevarētu nekādā gadījumā 5 reizes nedēļā es nevarētu atļauties sev un ģimenei iegādāties biļetes. Bet tas ir saistīts ar šī brīža amatu, protams. Man ir tāda vairāk noslēdz uz muziku, divas vairāk koncerts, es 5 biļetes un piedalījies. Operā, diemžēl mums, nevis diemžēl, bet paldies Dievam, ka mums ir tāda iespēja reizēm tikt ielūgtiem, daži izrādi noskatīties. Mūsu komisijā ir tāda neliela priekšrocība, tā kā koncerts dzīve tā man ir galvenā. Es par naudu esmu bijusi operā, bet biļeti gan pirka mans vīrs, tā kā. Un Nacionālajā mākslas muzejā es vienu izstādi ļoti arī gribēju redzēt, tā jau uz visām atklāšanām arī nevar paspēt, un arī pirku biļeti un jutos tā labi, tā ka es atbalstu kaut ko caur savu biļeti, tā kā darīsim visu to kādreiz. Es jau daudz gadu garumā esmu 2 teātra abonementi īpašniece un katru gadu atjaunoju. Tas ir Dailes teātris un Nacionālais teātris. Es uzskatu, ka tā es viņus atbalstu. Un regulāri pērku savām mazmeitām biļetes uz baletiem. Paldies diskusijas dalībniekiem, paldies jums visiem, kuri bija aktīvi jautātāji un sekoja līdzi un aplaudē un tā tālāk. Un es laikam novēlētu, lai mēs katrs atrodam sev to labāko veidu, kā atbalstīt kultūru un dzīvot tajā. Paldies!